tad jautājums par čekas maisiem. Kā tad jūsu viedoklis? Tu jautājumu muļā jau 25 gadus tā kā karstās. Jā, mani ar tie kaut kādi gadi 10 vairāk atpakaļ centās tie mani politiskie konkurenti locīt, ka es tur aģents biju un ko es uzrakstīju, lai man pārbauda. Jo faktiski deputāts jau viss pārbauda. Bet vienalga uzrakstīju, jo tur bija minēts segvārds. Kāds tur bija tas segvārds? Ak, tu vēl, es aizmirsu, es pat nezinu, man tā uzziņa kaut kur jābūt. Nu, lūk. Un tad izrādījās, ka aģents ar tādu segvārdu ir bijis iedibināts 1956. gadā. Tad, kad man bija 3 gadi. Nu tā, par čekas maisiem. Es atklāt sakot neorientējos, kas tur iekšā ir un kas tur varētu būt. Es par to tēmu neesmu pat interesējies. Es labprāt uzklausītu kādi, kas to jautājumu zina, un kādi par un kādi pret. Man tāda skaidra viedokļa nav. Ja man tā ātri prasa, es saku, nu tad taisat vaļā un visi zina, visu zina. Nu, es domāju, ka kāpēc nevar attaisīt. Nu, lai ir. Nu. Jo, nu kā, nu mēs zinām, pieņemsim tur vesela virkne redzamu atmodas laika aktīvistu un, var teikt, gandrīz viss Tautas frontes zieds ir bijuši, nu ne viss, bet viena daļa. Lielākie aktīvisti ir bijuši čekas aģenti. Nu, jūs atceraties, Georgs Andrejevs, ja? Nu tā. Milbergs atceries bija tāds, vadīja to LDNK. Nu, tas arī loģiski, jo viņi jau tos aģentus izvietoja taisni tajos sfērās starp tiem cilvēkiem, kuros varētu būt tas disidentisms, ja? Tā kā piesauc tur kādus komjonitus vai partijas darbinieks, nu, tur diez vai tādi tika turēti. Jā. Savukārt tur mākslinieki, tur dzejnieki, tur ārsti, kas brauc uz ārzemēm, zinātnieki, kas brauc uz ārzemēm, viņiem jau varēja būt arī papildus uzdevumi. Kaut kur kādu lapiņu atstāt vai kādu kastīti aizmirst vai kaut ko tam līdzīgu. Jā. Bet es domāju, ka tik daudz gadu pagājis. Bet, nu, protams, viena daļa, es zinu, teiksim, Ventspilī tie aģenti, kas ir bijuši aģenti, bet viņiem ir, viņu personu lieta ir Maskavā, ka viņi ir savervēti jau ne no teritoriālā, bet savervēti militārās, pa militāro līniju. Jā. Nu, piemēram, aģenti, nu, teiksim, Ventspils nafta vai Ventspils tirdzniecības osta, ja? Nu, tur aģentu tīklam, nu kā tur var nebūt? Es domāju, tur katrs 10. bija, jā, tā. Protams, partijas komiteja pirmie sekretāri zināja rezidentus. Jā, viņi to zināja. Tā kā, teiksim, tur Jānis Blaževičs, piemēram, jā, nu viņam jāzina. Viņš bija, pirmais sekretārs bija tāda uzticības persona, kas šo te tīklu zināja. Es biju Raimu komitejas sekretārs, mēs nezinājām. Mums tāda lieta neuzticēja. Nu, paldies Dievam. Nu, tā. Bet katrs savs laiks, jā. Bet, nu, protams, no otras puses, nu, tur publiskot, kas, ko tur uzrakstīs, un cilvēki varbūt ir tāpēc ir bijuši apcietināti vai vajāti. Es domāju, ka tur būs tādi gadījumi, kad izmantojot savu aģenta stāvokli un tiesības uzrakstīt, cilvēks ir kādam sabojājis dzīvi. Viņš vairs nav laists uz ārzemēm. Viņš nav varējis ieņemt kaut kādu amatu. Tā kā tagad. Tagad jau arī aģentu tīkls. Ja kāds uzraksta ziņojumu, ka tur nelojāli izteikumi, tad pielaidi valsts noslēpumam nedabūs. Tu uzrakstīja aģents, kuru nepārbauda faktiski. Nu tā. Drošības pēc, nu ja tāds ziņojums ir, un tagad priekšniekam jāizlem, dot priedlaidi vai nē. Ko viņš darīs? Nu, labāk neiedot, tāpēc, ka ja neiedot, tad viss kārtībā. Savukārt, ja iedos un būs ziepes, ko tu tur ņēmi vērā? Tā cilvēkam var sabojāt dzīvi visu atlikušo mūžu. Ja?
Un tagad aizvien vairāk ir tie amati, kur jūs ir vajadzīgi šīs pielaides, ja, kuras jūs nevarat apstrīdēt. Nu, līdz ar to tam ir tāds būtisks sekas. Kaut gan demokrātiskā valstī vajadzētu būt tā, ka es varu pārsūdzēt. Ka es varu aizstāvēt sevi pret nepamatot apsūdzību. Bet šai gadījumā jūs neko nevarat aizstāvēt sevi. Ja. Tā, šai ziņā nekas jau tur nav mainījies. Arī padomju laikā. Čeka pateica, jūs zināt. Nepasakot, kāpēc. Viss. Sveiki.